Čau visiem, es ātri parādīšu pāris plūdiņu copes tipus, kas ir ļoti svarīgi. Viena no svarīgām lietām. Kad tev plūdiņš, piemēram, ir ūdenī, citi cilvēki, dažreiz, kad plūdiņš ir šitā virs ūdens, šitā, un cilvēki, kad viņš noiet šitā uzreiz, un viņš reiz atpakaļ, cilvēki jau velk. Tā zivs nav kārtīgi vēl paņēmusi vēl. Kas tev vairāk būtu jāpat dažreiz, kad zivs ir šitā, bet viņas laiku tur paliek, tad rauj. Pat ja viņi nav galīgi zem, tad ir jārauj. Vēl, ja tev copē šitā copē, un ja sāk vilkt un tu reiz lēnām, un tad uzreiz velc. Ja viņš baigi velk, zem bišķiņ vari pagaidīt, bet tā nevajag. Pa plūdiņu nosvarošanu, ko es ieteiktu, ir tas, ka tu vajadzētu paņemt reālu svaru, un plūdiņam rebūt, šitien ir dzeltenā līnija, citos plūdiņos ir citādāk, un tas nozīmē apmēram. Un tas arī bišķiņ, kur tu kādā vilņi makšķerē. Ja tu makšķeres lielākos, tu varbūt pat šitā ieskatā dzeltenā ir redzama. Šitik daudz, lai tas plūdiņš labāk ir redzams, ja ir vilņains ezers vai kas. Bet, ja ir, piemēram, pieņemsim, nav vispār nekas, tad tu paņems tā, lai viņš ir bišķiņ sensitīvāks, tu paņemš tā, lai, kad ir tikai šitik daudz var redzēt. Jo viņš ir sensitīvāks. Nu, vēl ir kas, tev ko vajadzētu darīt tūlīt. Ir, un tikai jāatrod ir tūlītās. Nu, un tas ir karabīnes. Ļoti vajadzīgs un izmantotas. Paņem ļoti vienkārši. Vienkārši var uzlikt uz plūdiņu. Un nolikt. Un tad ar šitādām karabīnēm. Un es ieteiktu to lietot. Un čau, draugi!